Aizvadītajās brīvdienās Masalcā vandāļi atkal nozāģējuši centrālo Ziemassvētku egli. Ziņās jau stāstījām, ka vienreiz šādu nepatīkamu pārsteigumu masalcieši piedzīvoja jau pirms nedēļas. Egla bija nogāzta nakts laikā, bet nākamajā rītā pašvaldības darbinieki to uzstādīja atpakaļ. Lai gan egli nācās nozāģēt par metru īsāku, tā bija tikpat krāšņa kā sākumā un turpināja mazpilsētiņā radīt svētku noskaņu. Pagājušās brīvdienās vandāļi gan atkal ķērušies klāt zāģim un egli nogāzuši, taču viņu nedarbi tikpat operatīvi kā pirmajā reizē tika novērsti. Tiesa, egla kļuvusi par vēl 1 metru īsāka, bet kā telefona intervijā atzina Masalces novada vadītājs Harijs Rokpelnis, ne pēc pirmās, ne pēc šīs reizes tas nav spējis Ziemassvētku gaisotni sabojāt, un vainīgie visticamāk tiks notverti. Protams, ka kociņš nedaudz apstādējas ar to, ka viņš gāžas riņķī, bet es domāju, ka tas nemazina svētku garu, metrs uz priekšu, uz atpakaļ, jo tomēr egla ir un paliek mūždaļais simbols un Ziemassvētku simbols, un arī mēs to esam atkal augšām cēluši, un egla atkal skaisti rotā pilsētas centru. Un mēs svinēsim Ziemassvētkus vēl sirsnīgāk un saticīgāk kā citus gadus. Bet, ja nopietni, es domāju, ka tas ir ļoti aizskaroši visiem iedzīvotājiem. Mūsu gan pašvaldības policija sadarbībā ar valsts policiju šobrīd aktīvi strādā, lai sauktu vainīgos pie atbildības. Pavadieni ir un darbs pie šī te notiek šobrīd. Masalces novada domes priekšsēdētājs arī piebilst. Savā ziņā notikušais licis padomāt par video novērošanas uzlabošanu pilsētas centrā, un šis ir gadījums, kas apliecinājis arī nepieciešamību izveidot pašvaldības policiju. Lai nodrošinātu sabiedrisko kārtību, tā nodibināta vien pirms mēneša un pēc jaunā gada strādās jau kārtīgā darba režīmā.